Hudlers jau pirmajams bīstamais moments un vārti 10. sekundē. Neliels šoks dinamiešiem sākumā. Skatāmies. Kāraus Ņiprjājevs metiens 2-0. Izlieto ūdeni, diemžēl sasmelt neizdevās. Nu, ziniet, manuprāt, ripa tomēr nebija vārtos. Uzbrukums turpinās, metiens vārti 0-3. Un atkal Cibulskis ar sotnieku aizsardzībā. Nu, ne tas sarežģītākais metiens. Tomēr Pruseks savu komandu neglābj. Maskavas Dinamo hokejistam un mainieku. Vēl viens uzbrukums, bīstam metiens, Edgars Masājskis. Turpina uzbrukt trešais virknējums, uzmetiens uz vārtiem, tukši vārtī, un Sandis Ozoņš netrāpa tukšos vārtos. Rīdzniekiem un punkti ir nepieciešami. Laba piespēle, vārtī, Mārtiņš Karsums, 1-3. Kāpēc mācību grāmatas un Ģirtam Ankipānam kārtējā rezultīvā piespēle. Un vēl vieni vārtī, 3-2. Ticēt, viņam nu šeit pavisam labi būs redzams. Bez šaubām vārtu guvums. Piespēlē, izgājiens 1-1. Vārtī, 3-3. Rīgas Dinamo panāk izlīdzinājumu, Petrovickis. Nu, kaut kur līdzīgs scenārijs, piekritīsiet kā mačā ar automobīlistu, kur lielisks metiens un atkal pa to pašu vietu trāpa. Lauris Dārziņš piespēl Kārijām, teicām atspēl Miķelim, metiens, vārtu Stābiņš, vēl viens metiens būs, nē, vēl viena metiena nav. Rezdiņīsovs, metiens pa vārtiem, ripa vārtu priekšā. 20 sekundes jāspēlē šajā trešdaļā, laba piespēle, metiens, vārtī! 4-3. Oļegs Sarokins turpina savu rezultatīvo sēriju. Jau minēja pēdējās 4 spēlēs 5 punkti un tagad vēl viena gūti vārti. Bīstami 1-1 izgājiens un Edgars Masājskis atkal glābi. Un tagad Hudlers, Kaļužnīs. Labi piespēle vārti 4-4, tomēr izdodas panākt izlīdzinājumu. Miķels Rēdlis, metiens, vārtī! 5-4, Miķelis Rēdlis šeit aizsniedzās līdz ripai un izdara ļoti precīzu metienu un atkal zem pašu vārtu pārlikņa 5-4. Un Birjukovs kapitulē 5. reizi šajā mačā, Miķelis Rēdlis 5-4.